Mindaugas Grigaravičius gauna kamuolį, Grigaravičius, kairė koja perdavimas, Marusičius ir Kamosku diskutuoja Jonaviškiai. Na, smūgis ir 1-1. Šimkus, Grigaravičius prieš Šimkų, Grigaravičius, baudos aikštelė, Grigaravičius perdavimas, na bus smūgis ir kamuolį. Tieši Marijans Pakars, Daniela izsauc pirmo reizi uz izlasi. Un tagad varbūt netrāpa. Otru pusi. Iksteins. Laukžemis. Tālāk Grigaravičs. Mindaugs Grigaravičs pēc Karoļa Laukžemis. Jonavos futbolininkas Arnas Paškevičius. Tarsi ir galėjo net nebūti jo gynyboje. Na, iš esmės saugo pozicijoje žaidžiantis žmogus, bet futbolas yra toks dalykas, kad rungtynių eigoje gali keistis ir žaidėjų išsidėstymas. Čia Deividas Mikelionis žaidžia neužtikrintai, o to kaina yra įvartis, kurį Tur atkal Grigaravičs. Pieslēdzies uzbrukumām, atkal Lukava, tiek pie piespēles un piespēle uz priekšu. Kļūdās izgājienā armēņu vārdsargs Grigaravičs. Vārti ir tukši, jāsit pa vārtiem beidzot, bet sitiens. Sportinė forma nebloga. Čia pozicinė. Jonavos ataka, daug perdavimų. Čia viskas labai gražu. Reikia mušti įvartį. Razulis. Pereplotkinsz. Át a másik oldalra. Nem volt az veszélytelen. Grigaravičius. Ez egy jó fordítás ki a bal oldalra. Grigaravičius. Be középre. Ez így veszélyes lehetett volna. Egy pillanatra meghűlt az erején. Čia gali būti pavojingas Stonkus ir 1-0. Ar Ahilai Cītas savainojumu. Es pat nezinu tiešām, ko var šādā brīdī domāt Marijans Pakars, kā lai Pakars daudz ko izšķirs cīņā par čempionu titulu. Jo šobrīd ir IGFC uzvar. Principā skaidrs, ka viņi uzvarēs. Tas ir Betisas Real komanda, rezerves komanda, kas spēlē 3. līgā Spānijā. Laukuma pusē šeit Fedorčuks rupi kļūdās. Bīstama iespēja Jelgavai!
nedaudz bija par abu uzbrukumu. Tas ir Siņēņikovs, netālu no soda laukuma viņš. Ko darīs Alants? Laba piespēle soda laukumā un vēl. Palaiž pārāk tālu, bet nebija fiksēts aizmugures stāvoklis. Te kļūdās piespēlē Maņas Miķelsons. Grigaravičs spēlē centrā. Sīdens pa vārtiem. Tāpēc vienmēr jābūt uzmanīgam. Tagad pa kreiso malu raujās Jelgavnieki. Meklē piespēli centrā, arī sagaida, rādīja piespēli tur